Hei, mans vārds ir Gunita Legziņas Kroderēna, un šodien mēs tiekamies 86. rubrikas Darīts ir radīt, ja nejošība nav sērijā. Pagājušo reizi es sāku par dāvanām, un tā kā ir advents laiks, tad par dāvanām es turpināšu, un šoreiz par vienu brīnišķīgu ideju dāvanām radošiem un izpausties mīlošiem ļaudīm. Un tas ir Liepājā radītais kalendārs Klū pavediens. Es šo kalendāru pildīšu nākamgad jau 3. reizi, un ar ko tad viņš ir interesants? Tā ir liepājniece, kurā šādā veidā dod katru mēnesi kādu mazu norādīti, ko zīmēt, bet vēl jo interesantāk ir mēģināt domāt ārpus rāmja. Nu, parādīšu, piemēram, šeit jūs redzat tā kā bumbierīši, jābolīši, bet man sanāca lūk, šādi brīnumi no tiem pašiem bumbierīšiem, ābolīšiem. Un tad, piemēram, šeit varētu teikt, ka tur kociņš un krūmiņš, un es no tā uztaisīju atbilstoši mēnesim to mēnesi gāja gaisā hokejs, un tātad mans pavediens izvērtās šādi. Un tagad pagājušo mēnesi, nu jau ir radīts nākamā gada kalendārs, Klū pavediens 2026, kur savukārt būs arī interesanti visādi priekšā sakāmie. Tā kā brīva vaļa fantāzijai, un ja jūs meklējat dāvanu kādam radošam cilvēkam, kuram patīk zīmēt, bet der arī tiem, kuri neprot zīmēt, tāpat kā es, jo es publiskoju savus zīmējumus Facebookā un Instagramā ar hashtagu es neprotu zīmēt, un tas no manis noņem atbildību un var mierīgu prātu darīties un ar interesi skatīties, ko savukārt citi no tās mazās bildītes, no tiem dažiem pavedieniem, dažām līnijām ir uzzīmējuši. Nu, tā kā ņemiet par labu ieteikumu, meklējiet Facebookā un Instagramā Klū dizainu vai Klū pavedienu spēles vai Kristīnu Austeri un vaicājiet viņai pēc kalendāra. Nu ko, līdz nākamajai nedēļai. Čau, čau!